Nu ko, dārgie draugi, futbola laiks ir klāt. Un atgriežamies stadionos. Atgriežamies LNK sporta parkā, kur šodien Rīgas derbijs. Un zīmīgi. Pirms tam šīs komandas ir tikušās 29 reizes, no kurām 12 reizes uzvarēja Riga FC, 12 reizes RFS un 15 reizes bija neizšķirts. Tā kā ir reāli interesanti. Un šis ir arī mans pirmais futbola vlogs šogad. Tā kā ceru, ka jums patiks, izbaudiet, jau varat uzspiest laiku un skatāmies vlogu. Nu ko, esam satikuši Gins. Gins tāds vēl vēsts, jā, vēl tāds satuntulēja. Man ir augsts, es esmu jau ļoti labu laiku šeit, un vējš mēs sastādījām sektoru aktivitāšu kvartālu, bišķīt jau tāds vējons. Kā jums kā faniem ir sāksies sezona vispār, un kā tu pats jūties šajā jaunajā sezonā? Mēs šogad bišķīt reformējāmies iekšē, varbūt baigi nav redzams, bet mēs sakārtojām vienkārši iekšē to struktūru labāk, lai mēs saprotam, kas mēs esam, ko mēs darām un ko mēs sagaidām no faniem, un lai būtu tas kodols. Varbūt esam nedaudz mazāk kā kodols, bet nāk daudz jaunu cilvēku klāt, un kas man patīk, kad arī tas vecuma slieksnis kāpj augstāks. Nevis tikai jaunieši, lielākoties, jā, kad arī nedaudz vecāki. Un kā mēs jūtamies, ir ok, ir nogurums, ļoti daudz spēles darbdienās pēc sajūtām. Piekrītu arī PPK čatā, par ko rakstīja, ka, man liekas, reāli daudz tālēja izbraukumu tieši darbdienās mums, jā, kad kaut kā bišķīt ir, bet viss kārtībā. Nogurums jau ir bišķī, bet sezona tikai sāksies. Šiem principāls pretnieks, lai arī esat pirmajā vietā, vismaz pagaidām, jā, +2 punkti. Kāda sajūta ir šī apļu noslēdzošā spēle pret Rigu? Nu jā, viņiem, zin kā, čaļi grib, un skaidrs, ka pagājušajā sezonā bija sāpīgi, it kā uzvarēja pēdējo spēli, bet tāpat noskatījies, kā viņi svin, tā kā es domāju, ka čaļiem ir motivācija, un ticu, ka čaļi parādīs arī to uz laukuma. Vienīgi tas vējš man bišķi biedē, teikšu godīgi, jo tas futbols nebūs kvalitīvs. Es te runāju cilvēkiem, domāju, ka šis varētu būt viens no tādiem varbūt nekvalitīvākiem derbiem arī laikapstākļu dēļ, jo baigi putīs bumbu visdrīzākais un varbūt tās labākās kvalitātes neparādīs. Tā kā es domāju, ka tas arī varētu kaut kur ietekmēt spēli kā tādu. Bet vai tas nevarētu arī nākt par labu jums? Jo es nezinu īstenībā uz papīra, kur komanda, pēc budžetiem jau gribētos teikt, ka Riga ir labāk, jā, bet vai jums varbūt pat tas nenāk? Nē, zin kā, RFS jau parasti tiek definēta kā tāda standarta situācija komanda. Es ļoti daudz dzirdēju, ka mēs daudz standarta sidam. Tagad ceram. Ļoti interesants. Mēs zinām, kādā izkārtojumā spēlēs RFS. Mēs zinām, kādā izkārtojumā spēlēs Rīgā. Aizsardzībā nopietnas traumas gan vieniem, gan otriem. Tāpēc mēģināsim saprast, jā, tagad kaut kādi insaidi nāk jau no komandām, kā izskatīsies pamatsastāvi tieši no schēmas viedokļa, tur varbūt vairāk varianti, un tas tieši patīk. Komandas, kuras it kā mēs esam redzējuši 8 kārtas no vietas, visas spēles skatījušies, arī gandrīz visas tieši vai nedalīts esam komentējuši, bet šodien uz derbiju izskatās, ka būs arī šādi tādi pārsteigumi. Vai šis ir vējainākais derbijs, ko tu atceries? Man liekas, bija vēl viens, arī tas bija pavasaris, kaut kur maija beigas šeit arī LNK sporta parkā. Tā spēle, atceros, beidzās 0-0. Iespējams, tas pirms 2 gadiem bija, varbūt pirms 3 gadiem, jā, jo to derbi jau tik daudz, šis jau būs 40. virslīgā, tāpēc var sākt, bet jā, bija diezgan tāds, tiešām pasaudīgs, arī kvalitātes ziņā, satura ziņā, beidzās 0-0 maijs, šeit LNK sporta parks vēl kaut kur tur pa vidu pasaules čempions hokejā tur skanēja, un vai tas nebija tieši Latvijas bronzas kāds, jā, tas laikam bija 23. gada maija derbijs 0-0, tas bija, es teikšu, tikpat vējains kā šis. Šādos laikapstākļos, kurai no komandām priekšrocība? It kā pēc idejas jāsaka garākajā, bet garie vīri RFS komanda Lemāčs uz soliņa, Herdī Brengam savainojums, viņš uz soliņa gan ir, varbūt uz beigām varēs iziet, tāpēc te jau tā visa priekšrocība izlīdzinās plus-mínus auguma ziņā, tāpēc es teikšu, ka neviena nav īsti priekšrocība šodien. Kāds ir tavs ekspektācijas? Supernovs šodien nespēlē. Šodien ir 10. interesantākais duels pēc Supernovs spēlēm. Jā. Ko tu sagaidi šodien spēlē? Varbūt būs tāds pats brīvsitiens. Kā Fakundā? Jā. Smukiņš? Tas jau bija labs, jā. Te jau viss būs labi. Viss būs labi. Rīgas derbijs futbolā, tas ir viens no top sporta notikumiem Latvijā. Neskaitot kāds čempionāts, kas ir. Latvijā viennozīmīgi. Vienīgais, tagad ir sezonas tā kā vēl sākums, pirmā ceturdaļa, jā, un tad varbūt nevar just to īsto azartu. Bet, tikko arī viss tās izslēgšanas spēles, piemēram, basītī iet un arī hokejā tikko tur noslēdzās, tā kā varbūt šobrīd vēl tā nejūtās, bet viennozīmīgi tas ir top, un ja skatāmies arī pēc tā līmeņa, ja, cik tur cilvēki arī saņem, tad
protams, tas ir pats augstākais. Šītais kungs man uzvarēja dzīvē, ja? Uzvarēja, ko? Kā tomēr? No viena treniņa tagad uz nākamo. Kā tev šķiet, kurš uzvarēs? Tā, lai Žigājus neapbežojas. Līdz šim jau Rīga jaudīgāk ir izskatījusies. Es gaidu pārsteigumu šodien. Es gaidu Niču, lai Supernovai vairāk punktu pazūd. Tas jau labi. Ko, pusstundu līdz spēles sākumam cilvēks sāk parādīties vairāk, bet es negribētu teikt, ka baigi silti un patīkams. Es ceru, ka pie laukuma būs labāk, kaut gan tas ir masticam. Bet jā, ir tāda bišķiņa, tāda svētka atmosfēra, jo īstenībā pat tie ikdienas futbolas, tāda, nezinu, negribētu tos teikt futbola cilvēki, bet laikam ir futbola cilvēki, kas nāk uz spēli. Tad nāk, tad ir bišķiņi sapucējušies. Tas vien liecina, kad spēlē laikam ir kaut kāda nozīme, draugi. Lielais analists mūsējais. Ko? Pirmkārt, apsveic ar uzvaru. Paldies. Ļoti priecājies, ko video pat redzēju. Ja? Bet šodien Rīgas derbijs. Ko tev pašam nozīmē Rīgas derbijs? Man tā ir laikam lielākā spēle futbolā, varbūt Baltijā, varētu teikt, tās derbijas tomēr. Kaut kas tāds inčīgs, jā. Par kuru komandu tu esi vairāk, ņemot vērā, ka savulaik tu un brālis spēlē dažādās komandās, no lielajā futbolā, bet gan telpu? Jā, pārstāvniecība mums ir no abām, jā, bet šodien tā banāla atbilde par skaistu futbolu. Droši vien nebūs skaists, derbijā vienmēr ir smagi, bet ir neapturamais spēks pret neizkustinām objektu, ja šodien tā, ka skatīsimies, kas stiprāks izrādīsies. Tu pēc saviem vārdiem varētu noprast, ka tu pie kaut kāda 0-0 uzskat, ka varētu spēle arī apstāties. Kaut kas tāds keidžī, tāda spēle būs, kur, kā parasti viens gols kaut ko visu izšķirt varēs, jā. Ņemot vērā, ka tu jau kādu laiku veido statistiku, cilvēki, kas nezin, var sekot arī Twitterī, ja es nemaldos, tev tur foršs grafiks lietas. Kas ir visdīvainākais statistikas fakts vai gabals par šo laiku, ko tu esi ieraudzījis par Latvijas futbolu, un tev teikt, kāpēc? Baigi sen bija patiesībā, tad, kad Rakels vēl RFS spēlēja, viņu laida tikai uz maiņu, bet viņam reāli bija sitienu konversija tur mežonīgi augsta, kaut kas 40%, principā viņš kā gāja tā golus sita visu laiku. Tā, ka tas bija tāds reāli killers viņš. Un tā tāda viena no interesantākajām. Tas man tāds interesants, jā, šķiet tiešām tur vienā no tām sezonām, kad viņš bija RFS-ā, jā, tāds. Super, paldies, lai tev liels spēles skatīties. Jā, paldies. Ko spēlētājs, kurš spēlē 2. līgā, sagaida no Rīgas derbija? Cerams, ka aizraujoša spēle, daudz vārtus, 3-3, 4-4, kaut ko tādas tēmē. Kurš šobrīd ir tavs favorīts šajā spēlē? Šajā spēlē? Es nezinu, man ir kaut kāda, man nav nekas kā apstiprināt savu viedokli, bet man ir kaut kāda priekšnojauta, ka Rīga varētu šodien izlīst. Bet tāds jau radats sācis. Es domāju, drīzāk būs neizšķirts, varbūt Rīga ar kaut kādu vienu vārtu pārsvaru. Pats arī šogad seko virslīgā līdz ikdienā? Jā, man šogad patiesībā pirmā virslīgas spēle klātienē. Es kaut kā šogad nav vēl pagaidām sanācis klātienē pavērot, bet es iemetu acies, ik pa laikam paskrolēju, pēc katras kārtas apskatos. Kas ir tās svarīgākās komandas, kas tev tā interesē? Nē, nav jāsaka, nav. Alberts nav, jā? Alberts nav, man jau nav tur. Nē, es sekoju vispār līgai kā tādai. Man nav īsti, es kaut kā, es tāds pamests esmu tajā futbola pasaulē Latvijā, jo man ir, es Albertā spēlēju, tāpēc man ir saikne ar Albertu, es tagad spēlēju Aliansē, ir kaut kādi klubi, kas man, es, protams, Eirokausos, ja spēlēju kāds latviešu klubs, es esmu vienkārši par Latvijas panākumiem futbolā, globālā, kontinentālā mērogā un tā tālāk, bet man nav savas komandas virslīgā, es sekoju virslīgai kā turnīram līdzi. Būtu Skonto vēl šobrīd. Man tētis agrāk bija Kvēls Skonto fans. Kad maziņš bija, tad es gāju, apmeklēju Skonto spēles ar tēti. Būtu Skonto, es iespējams šobrīd būtu Skonto fans. Einu sazinu. Super. Ko novēlam, lai šī nav tev pēdējā šogad virslīgas spēle un lai sanāk bišķi vairāk apmeklēt, jo šodien ar šo spēli arī beidzās aplis. Tomēr 1/4 daļa beigusies. Jā, skatīsimies, ceram uz labu spēli. Labi, Andri, ņem to arī. Šītais tas slavenais guļas zēriens, jā? Labi, Andri, ņem to arī. Tātad, kāda komanda jūs atnākuši atbalstīt? RFS. Tu RFS to Rīgā nespēlēji? Kāda jūsu? Viņš gudri izdomāja. Es gribu, lai ir neizšķirts, lai Supernovai vairāk punktu paliek un Supernovai čempions.
Jā, varbūt tās vien gadījumā kāds dzīvo alā un ir palaidis garām, tad Gutkovski, mūsu izlases spēlētājiem un arī manam čomam ir dzēriens G9. Bija man kaut kādā arī Instagramā, tā kā droši var iegādāties man šeit visās lielākajās vietās, un viņi tāds ir arī RFS atbalstītāji. Tas tāds interesants lieta. Ko, draugi, tu tās saksies spēle? Pagaidām tīri labi izskatās, cilvēki daudz. Uzvarēt vai nepaspēt, katru dienu galvā man tos pašus ceļus ej. Kaut tavās rokās nogādāt un mani ceļa vēži. Varbūt tāds mazs interesants fakts, ko daudz nezinu, izņēmuma kārtā, lai arī būtu jābūt jau varam, Vars ir pārcelts laikam līdz 6. maijam, Vars sākums ieviešana līgā, kur būs tāds gandrīz katrā spēlē. Tad šodien, ņemot vērā spēles nozīmi, Vars ir. Gribas klikt uz pulkstiņiem, likt laikam apstāties un nedod prieku stūbiņiem, kam gribas pakāpienas, piesēdi man blakus, atļauj garām sejām, garām iet prom no zemes. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi mīlos. Ko, draugi? Rīgas derbijs ir atklāts. Nu, nav īstenībā tik pilns. Es saprotu, ka liela problēma īstenībā tie, kas nesaprot, kāpēc šķiet, ka nav pilns, bet ir soldauts, ir tas, ka, piemēram, klubam ir jānodrošina visiem abonementiem, gan kluba abonementiem, gan virslīgas abonementiem vietas. Un ir kaut kāda daļa vieta, kuras viņi vienkārši nevar tirgot, nedrīkst. Bet jā, nu, ir soldauts, es tā ceru, un vismaz no rīta zinu, ka pāris biļetes vēl bija tikai. Tā kā cerams, ka ir soldauts, un jā, nu, RFS fanu pulks ir noteikti kuplāks šodien. Pirmā dzeltenā kartīte. Nu, normāli. Un dzirdam lupatā. Neko sūdu nevar teikt, tikko arī RFS bija pusotra labi iespēja pat pirmā un pēc tam vēl viena. Ok. Kaut kur laiku pa laikam vienkārši aizskrien RFS. Ej tu nost! Es negaidīju, es nefilmēju, es nezinu. RFS. Cilvēki tribīnēs. Es tiešām, draugi, nezinu, kas tur notika tikko. Crazy! Ej tu nost! Draugi, es nezinu, ko teikt. 2-0 RFS labā. Es reāli nefilmēju spēli, jo es vēl nevarēju pirmo golu laikam sagramot. Es nezinu, cik minūtes ir, bet nav daudz. Nu, es to nebūtu gaidījis. Es to reāli nebūtu gaidījis. Tas ir vienkārši crazy. Es laikam pirmoreiz redzu, kad Krampis laikam, es nezinu, kas īstenībā šādās gadījumos notiek, bet viņam rītīgi viņš nevarēja paiet. Viņš reāli klibo. Kas notiek šādos gadījumos? Tu zini, kas notiek tādos gadījumos? Nu, tur ir 4. tiesnesis malā. Tur viņi mainās, jā? Viņi mainās. Tas tāpat galvenais tiesnesis, ja dabū traumu, tad viņi samainās. Mums pret Liepāju Treimans pirms spēles dabūja traumu un nomainījās. Nu jā, redzu, un tāpēc ir 4. tiesnesis, viņš vienmēr ir gatavs. Jābūt gatavam vienmēr. Tas tāpat kā spēlētājiem izmanto savu iespēju. Jā, izmanto vai neizmanto. Cik tu priecīgs par jūsu izmantotājiem iespējām? Ļoti. Tāda viegla asariņa acīs. Es redzu, nevar saprast, vai no vēja vai no rezultāta. Rezultāti pagaidām. Galvenais vēl jāspēlē daudz. Vēl viss ir priekšā. Nu, gandrīz vēl vienu. Nu, ko, draugi, sanāk šoreiz noķert 2-1 Riga iesi. Es taču teicu, ka būs interesanta spēle. Visa Riga kopā lecam, hei! Hei! Visa Riga kopā lecam, hei! Hei!
No, Rīga pret RFS derbijs, pirmais puslaiks. Kā tev patīk? Spēle pa lielam tāda, kādas gaidīja. Daudz cīņa, daudz vienkārši spēle. Prieks, ka rezultāts 2-1. Es teiktu, ka otrais puslaiks ļoti daudz sološi izskatās. Par kur komandu tu pats vairāk vai kur tev šķiet, ka varēs? Es teiktu tā, ka personīgs favorīts man nav. Es vairāk fanoju par atsevišķiem spēlētājiem. Vēlos izcelt tieši Šenāru Varslānu, ar ko es esmu no 7 gadu vecuma kopā trenējies. Arī iesit golu, respekt trenāri. Gaidam vēl 2 no tevis nākamajā puslaikā. Ja godīgi kopvērtējums, laba spēle, interesanta spēle un pirmais puslaiks man reāli patika. Es zinu, ka katra spēle, draugi, es ar lielo kameru, līdz ar to varbūt kāds smukāks kadrs ir bāzē, bet jā, un ir vēss. Tavu komentāri par šīs dienas spēli? Es domāju, iet Jelgavas Audas scenāriju. Šonedēļ bija tāda spēle līdzīga. Šonedēļ, pagājušajā nedēļā mēs jau nedēļu sajaucām. Arī 2-0, varēja 3-0 būt, 3-0 neuztaisīja un tad 1-2. Tālāk jau Rīga nokārtos. 3-2 beigsies. Kā tev vispār šīs sezonas virslīgas sākums un arī tava gala komandām, kā iet tikko neizšķirts? Jautri, jā. Tur skaisti spēle, otrais puslaiks bija ļoti interesants. Jā, tā kā. Bet grūti bija savienot šoreiz. Bet virslīgi labi. Vēl būs daudz pārsteigumu, joki. Visi skatieties, nāciet uz stadioniem. Otrais puslaiks sācies, bet noteikti es parasti paliku tai pašā pusē, kurā es biju. Bet šoreiz izdarīsim izņēmumu, iesim pusē tai pašā, kurā Rīga turpina sist. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka Rīgai vajag atsisties. Un es uzskatu, ka tur lielāka iespēja noķert emocijas, tāpēc neņemiet ļaunā. Neticami, draugi, RFS atsit vienus vārtus. Gaismu šovs, cilvēki svin. Ko Rīga jau bija veikusi mājas, pirms tam 2 mājas. Varsalāni bija paņemuši malā un vēl vienu māju. Un tagad RFS mājas Makendā un Lemaišs. To, ko es jau teicu, čēļi iesildījušies, bijušie Rīgas spēlētāji. Es domāju, ka būs diezgan interesanti. Tā kā viņi iet un tie ir motivēti spēlētāji. Es teiktu, ka ļoti motivēti. Ko, rezultāts 3-3, lai es tikko slavēju Makendā un Lemaišu, kas iznāk. Es domāju, ka viņi tur baigi nebija vainīgi pie šī gola, bet 3-3, 87. minūte. Rīga pagaidām ir paglābusies. Vai viņi spēs uzvarēt? Tas cits jautājums. Pēc 3 vārdiem ar diezgan daudz cilvēku sāk iet prom. Es gan gribētu teikt, ka tā ir vairāk sakritība, jo ir pēdējais minūtes un daudz mēģina tikt sabiedriskā transporta uz mašīnām, lai laicīgi tikt ārā. Bet jā, es domāju, tiem vēl nekas nav beidzies. Ir pārāk doties mājās. Cilvēki nedariet, ja es nedalos pret Linfield vai pret kaut ko jau bija šāds stāsts, ka cilvēki aizgāja mājās un notiek īstā spēle. Un ko, Rīgas derbijs beidzās un neizšķirt, un bilants šim komandām ir vienāda.
Nu, kāda tev komentāri par spēli? Varbūt tās tikko beidzās 3-3. Gribētu teikt, ka izglābāties beigās. Nē, pēc varbūt minūtēm skatoties izglābāmies pēdējā iestām, bet es domāju, ka ļoti švaki iesākām. Pirmās 20 minūtes arī ielaidām pirmos 2 vārdus tā, es teiktu, neraksturīgi, ļoti viegli, ļoti brīvas situācijas. Es domāju, ka būtu sākuši, viegli teikt, būtu sākuši citādāk, būtu cita spēle, bet es tā arī domāju, nezinu, kas bija noticis sākumā. Bet beigās saņēmāmies, domāju, no 0-2, 3-3 tas ir rezultāts, ko parādījām raksturu. Protams, gribējām uzvarēt, bet tāds ir futbols. Pretinieku komanda arī ļoti laba komanda, mēs to saprotam. Jā, šoreiz 3-3 nākamajā spēlē jāuzvar. Visādi no-name reportieri, kā tev futbols? Baigi labs. Jā. Baigi labs, kā neitrālam fanam, manuprāt, izcila spēle tādā ziņā. Daudz goli, Daudz goli, jā. Nu ko, Jāni, 3-3. Gribētu teikt, ka laikam izlaidāt uzvaru. Kāda varbūt tavu komentāru par spēli un kādas sajūtas? Atraktīvs futbols, viennozīmīgi. 3-3, es domāju, tas skatītājiem patika, bet ņemot vērā spēles zīmējumu, arī pie 2-0. Es domāju, ja mēs būtu tos trešos iestuši, tad jau viņi vairs nespētu atgūties, bet vairākas reizes izlaidām pārsvaru, tas tā bēdīgi ir, un pēc tāda scenārija tāds rūknums. Kopvērtējumā pirmais aplis noslēgts ar 1. vietu. Apmierinoši pa 1. apli kopsumā? Varbūt labāk, bet ņemot vērā to, ka var būt labāk un esam pirmie, tad es domāju, ka ir labi. Super. Nu jā, bišķiņ tas augstums, bišķiņ šie komentāri izrunājāmies cilvēkiem, pabeidzām. Bet lieta, kas laikam man satrauc, vēl aizvien uz laukumu, kad jau visi ir aizgājuši, RFS palīdz noiet nost Rahičam šeit 81. numurs. Jā, arī ātrajiem norāda, kur piebraukt un ko. Es domāju, kaut kas tur smagāks ir. Cerams, ka būs puikam viss kārtībā. Un jā, bet par futbolu. Futbols atraktīvs, futbols interesants. 6 vārti, daudz pirms spēles teica, ka varētu būt 0-0. 6 vārti, tiešām atraktīvs, interesants futbols, un par to arī čaļiem paldies. Tādam ir jābūt derbijam. Manā uzturē ir jābūt derbijam, kur ir vārti, kur ir actions. Un to mēs arī šodien dabūjām. Tā kā paldies abām komandām un tiekamies jau nākamajos logos.